Mīļā Iecavas vidusskola, skolēni, skolotāji, absolventi. Es jums sūtu ļoti sirsnīgus sveicienus no Vašingtonas, Amerikas Savienotajās valstīs. Es pabeidzu Iecavas vidusskolu 2004. gadā, un manas klases audzinātāji bija skolotāja Dace Greiža. Īsi pēc skolas pabeigšanas es atgriezos skolā un strādāju arī kā skolotājs. Līdz ar to Iecavas vidusskola man ir īpaši mīļa un svarīga. Šobrīd esmu Amerikā, kur pildu Latvijas vēstnieka Amerikā vietnieku pienākums, un esmu pārstāvējis Latviju vairākās ārvalstīs. Ik pa brīdim ar siltām atmiņām atceros savu skolas laiku, gan kā skolotājam, gan kā skolēnam. Visvairāk es vēlos pateikties toreizējai skolas direktorijai Agrai Zaķei, kuru, starp citu, man pirms dažām nedēļām bija iespēja uzņemt ciemos šeit Amerikā, un mēs kopīgi atcerējāmies daudz notikumus un pasākumus, kurus mēs kopīgi īstenojām. Skolas direktori tiešām bija fantastiski. Es ļoti novērtēju to, ka viņi man uzticējās. Jau 7. klasē pārnākot uz Iecavas vidusskolu, acīm redzot, saskatīja manī tādā ļoti satrauktā un kautrīgā skolēnā kaut kādu potenciālu, izraudzīja mani kā dziesmu un deju svētku vadītāju, un tad es tur tāds pārbijies gāju un mēģināju kaut ko stāstīt visas Iecavas priekšā. No acīm redzot, kaut kas no tā ir sanācis, kā rezultātā es aktīvi iesaistījos gan skolas sabiedriskajā dzīvē, vairākus gadus vadīju skolēnu domi, tāpat arī skolas avīzi un Bauskas rajona skolēnu padomi, un patiešām kopā ar ļoti spēcīgu komandu mēs īstenojām daudz trakas idejas. Paldies skolas vadībai! Paldies visiem, kas tajā laikā strādāja, uzticējās un paļāvās uz mums, ka tiešām šīs trakās idejas var īstenoties. Piemēram, mēs norganizējām 2. Latvijas Republikas skolu avīžu festivālu, kas kopā pulcēja vairāk nekā 250 skolēnu no vairāk nekā 50 skolām visā Latvijā. Ar vidējo organizatoru vecumu apmēram 14–15 gadi šis 3 dienu pasākums, manuprāt, tiešām izdevās neticami veiksmīgs. Paldies manai skolai par iespēju augt, attīstīties, izglītoties, noticēt sev, saprast, ka es vēlos savu dzīvi saistīt ar sabiedrību, ar diplomātiju. Paldies par iedvesmošanu un paldies par to sajūtu, ka es vienmēr jūtos kā mājās, ja mani ceļi atkal aizved atpakaļ uz Iecavas skolu. Aicinu visus, kuriem ir iespēja novembra beigās satikties Iecavā, lai varētu svinēt mūsu skolas 150 gadu jubileju. Es joprojām ļoti labi atceros skolas 125 gadus jubileju, kuras organizēšanā man bija iespēja iesaistīties. Tiksimies Iecavā, sveiksim mūsu skolu un vienmēr priecāsimies par iespēju būt Iecavas vidusskolas absolventiem.